Tā, tiešai pazlaista. Gaidīsim, kad cilvēki ieslēdzās. Tā, pirmie cilvēki pieslēgušies, vēl minūtīti pagaidām, un tad sāksim. Jā, vai jūs mūs dzirdat labi? No tiem, kas ir pieslēgušies, lūdzu, kāds ierakstiet komentāros, vai viss ir labi dzirdams. Jā, nu ļoti jauki. Tad sāksim šī mēneša sarunu, šī mēneša tiešraidi. Šomēnes patiesībā ir bijušas divas domas sēdes. Mums bija viena ārkārtas domas sēde, pēc kuras atsevišķi tiešraidi nerīkojām. Paldies tiem, kas atbildēja, jā, ka var dzirdēt. Nu, lūk, tajā sēdē galvenais jautājums bija par Jelgavas tirgus šo te jauno līgumu. Lai šo procesu ātrāk virzītu, tur bija nepieciešams pēc zemesgrāmatu tiesas norādījumiem pārjaunot šo līgumu par apbūvestiesību līgumu. Bet mēs arī sarunās ar attīstītāju nonācām pie konkrētiem termiņiem, proti esošai tirgus teritorijai vēlākais saskaņā ar līgumu būs jāsāk strādāt 1. oktobrī, lai gan pats attīstītājs ir teicis, ka viņi plāno uz augustu. Savukārt šī otra būve blakus, ko viņi plāno kā tirdzniecības pakalpojumu objektu, tam termiņš ir noteikts 31. gada beigas. Šobrīd esam tikuši vismaz pie konkrētiem termiņiem, kur neievērošanas gadījumā arī attīstītājiem iestājās papildus saistības vai papildu finanšu saistības, vai arī, ja tas ilgāk netiek pildīts, tad arī mūsu tiesības lauž šo līgumu. Esam šobrīd, tā kā attīstītājs ir piekritis šiem termiņiem, tad esam optimistiski, ka arī ir gatavs faktiski uzsākt šo darbību tirgu. Nu, lūk, un par šodienas domas sēdi tad lielākās debates mums izvērtās pie pirmā jautājuma un pašās beigās, kad mēs runājam par slimnīcu, par to mazliet vēlāk. Pie pirmā jautājuma izglītības stratēģija, tās izstrāde ilgusi ir vairākus gadus, bet pagājušajā gadā, mainoties domas vadībai, mēs arī vēlējāmies mazliet tādu
jaunu skatījumu ieviest šai stratēģijai. Šodien diskutējām piemēram par 9.2 nodaļu, kur pašvaldība ir noteikusi prioritārās nozares. Piemēram, no šīm nozarēm faktiski visas ir vērstas uz STEM nozaru attīstību. Tas saistīts gan ar esošām, jau ar esošām tradīcijām, esošu ražošanu pilsētā, gan arī vēlmi attīstīt viedās tehnoloģijas, bioekonomiku un tam līdzīgi. Par šo stratēģiju tas galvenais, ko mums rāda arī tādi valsts veikti pētījumi, ka Latvijā 50. gadā var likties patālu, bet tā problēma jau ir iestāsies ātrāk, bet trūkst 30,000 inženieru. Attīstoties arī ražošanas automatizācijai, attīstoties arī mākslīgiem intelektam un tā pielietojumam. Tāpēc arī mēs kā pašvaldība mums ir jābūt drosmīgiem un šis publiskais finansējums iespējami jāvirza tieši šīm lai veicinātu, kad bērni, jaunieši mācās šajās nozarēs, viņas interesē, un attiecīgi nākotnē viņi var studēt un strādāt šajās nozarēs. Tas ir tas galvenais uzsvars. Tālāk vairāki tādi mazāki jautājumi. 2 automašīnas atļāvām iestādēm ziedot ir nolietoti busiņi. Tātad ziedot Ukrainai, Ukraiņas intereses pārstāvošām biedrībām. Par šo arī izvērtās neliela diskusija domas sēdē, bet mans uzskats ir tāds, ka Ukraina cīnās arī par mums, arī par mūsu brīvību. Šis karš ir, ņemot vērā šo dronu attīstību, karš ir izplaties un sāk skart arī mūs, vismaz šie dronu lidojumi. Līdz ar to skaidrs, ka Ukraina jāturpina atbalstīt, jo bez tā mēs nevarēsim paši justies šeit droši. Un pret mūsu kopējo budžetu un arī, protams, varbūt tas arguments, ka katrs tas eiro jāizlieto varbūt no pašvaldības budžeta tikai pašvaldības vajadzībām, bet šis ziedojums ir vajadzīgs automašīnu veidā, pirmkārt. Otrkārt, tā ietekme uz budžetu, pat ja mēs viņus pārdotu, ir ļoti, ļoti niecīga. Ja sociālais budžets mums ir ap 15 miljoniem, tad šeit mēs runājam par dažiem tūkstošiem eiro, kas varētu būt iegūms pie mašīnu pārdošanas. Tāpēc šeit arī pārliecinošu deputātu atbalstu. Tātad, protams, tika atbalstīti šie ziedojumi Ukrainai. Jā. Nākamie jautājumi tad vairākas īpašuma atsvināšanas, kā jau vienmēr. Tāpat arī zemes pirkšana zem daudzdzīvokļu mājas. Šis process mums šādi lēmums faktiski katrā domas sēdē ir. Un tas nozīmē, ka diezgan labi strādā šī ieviestā sistēma, ka daudzdzīvokļu mājas var likumā noteiktā kārtībā izpirkt to zemi, kas atrodas zem šīm daudzdzīvokļu mājām, lai veicinātu šo īpašumu vienotību, vienotu īpašumu pastāvēšanu. Un secīgi tad priecājos, ka šis process mūsu pilsētā strādā un ejam uz priekšu ar to. Un, ja iesākām arī par Ukraiņu droniem, tad svarīgs jautājums ir par civilo aizsardzību. Protams, vakar tikāmies ar uzņēmējiem, pirmās uzņēmēju brokastis. Tādas, es domāju, vajadzētu rīkot vismaz 2 reizes gadā, jo skaidrs, ka mūsu tiešā komunikācija ir vairāk ar iedzīvotājiem un ar apkaimēm nākotnē un iedzīvotāju padomi topošo. Bet komunikācija uzņēmējiem ļoti svarīga, jo uzņēmēji ir tie, kas
saražo mūsu kopīgo labumu, no kā vēlāk to arī valsts un pašvaldības budžets. Tāpēc jā, bija prieks par lielu atsaucību, prieks par to, ka uzņēmēji tiešām pauda gan viedokļus, gan uzdeva jautājumus, aktīvi iesaistījās diskusijās. Es redzu, ka jūs minat sliktu dzirdamības, mēģināšu varbūt mazliet skaļāk runāt. Šodien, diemžēl, nav mikrofons atsevišķs, esmu to atstājis kaut kur citur, bet jā, cerams, ka jūs mani dzirdēsiet un sapratīsiet. Jā, par cilvēku aizsardzību runājot, tas arī uzņēmējiem tā ir ļoti svarīga tēma. Teiksim, kas notiek, ja Jelgavā mums šis apdraudējums gaisa gadījumā ir? Esam mēs patālu no robežas, bet no otras puses tā fiziskā distance nav nemaz tik tāla un nolidojumi viņa viennozīmīgi ir. Jo, ja paskatās, cik tālu lido droni vienā vai otrā virzienā Krievijas-Ukrainas sakrā, tad šis attālums, protams, nav milzīgi liels. Vienlaikus, tātad, ja pilsētā šāds apdraudējums būs, ja viņš notiek nakts laikā, agrā rītā, un ja, teiksim, līdz, piemēram, pulkstenis 6, 7, 7, šis apdraudējums nav beidzies, tajā dienā tas nozīmē nestrādās, mēs nedodamies uz izglītības iestādēm, un arī pilsētas autobusi neuzsāk savu, nedodas maršrutos. Tātad nedodas maršrutos tie, kas nav vēl devušies, un ja tas būs agrā rīta stundā, tad lielākā daļa autobusu arī masveidā uzsāk braucienu tieši pirms skolas laika, pirms skolas sākšanās. Tātad tā reālā situācija, ar to vienkārši ir jārēķinās. Un ja tā trauksme notiek vēlāk, kad mēs visi esam jau skolās darbā, tad savukārt mēs ievērojam katrā vietā šo maksimālo, cik tas ir iespējams, 2 sienu princips, neejam pie logiem, neejam ārā, kamēr apdraudējums nav beidzies. Un faktiski arī vecākiem visiem lūgums, ja tas kaut kas tāds notiek, tajā brīdī noteikti nebrauciet, neskrieniet uz skolu vai bērnu dārzu pakaļ saviem bērniem, jo ievērojam visās tajās vietās, kur mēs esam, ievērojam šo piesardzību. Ja? Tā nav ugunsdzēsības trauksme, kad mēs visi vienmēr šeit ir jārīkojas tieši pretēji, mums ir jāatrodas telpās. Un attiecībā uz autobusiem, tad tiem atkal, ja šāda trauksme notiek, tad mēs visi esam skolās un darbos, tad pilsētas autobusi, tie, kas nav uzsākuši maršrutus, neuzsāk jaunos, un tie, kas esošajā maršrutos, viņu uzdevums tajā brīdī ir skatīties, kur ir tuvākā pieejamā ēka, mēģināt pie tās piebraukt, lai cilvēki var ārti izkāpt un patvērties šajās telpās. Un secīgi, tā ir tā realitāte, kurā mēs šobrīd esam. Cerēsim, ka līdz Jelgavai šī trauksme neatnāks un nekas neatlidos, bet katrā ziņā mēs esam gatavi, ja šāds gadījums notiek. Un es ceru arī, ka jūs un uzņēmēji esat informēti, kā šādā gadījumā rīkoties. Vēl viena lielā tēma, pirms sākam atbildēt uz jautājumiem, ir par slimnīcu. Diemžēl sociālos tīklos arī deputāti, kuriem, manuprāt, tā nevajadzētu darīt, bet izplata maldinošu informāciju par bērnu nodaļas slēgšanu. Tā nav patiesība. Mēs kā pašvaldība nepiekrītam tam ministrijas piedāvājumam, kas šobrīd ir izskanējis. Un attiecīgi iesniegsim gan slimnīcu, gan pašvaldību iesniegs iebildumus un cīnīsimies par pakalpojumu nodrošināšanu Jelgavā. Un tiešām Jelgavā mums ir jānodrošina bērniem šī sākotnējā neatliekamā palīdzība, un arī vieglākos gadījumos tepat slimnīcā
stacionēšana jeb ārstniecība un ārstniecība. Jo tādos smagākos gadījumos tā gan ir jau šobrīd tāds notiek, un droši vien jūs kā vecāki, kas pieslēgušies arī to zinat, smagākos gadījumos faktiski jau jūs paši vecāki jau pa taisno brauc uz Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcu, uz bērnu slimnīcu. Un arī, ja bērns, kuram ir kāds kritiskāks gadījums, kur nepieciešams, tā teikt, plašāks mediķu loks, augstāka līmeņa aparatūra, tad arī tiek organizēta transportēšana uz bērnu slimnīcu. Tāpēc, bet tas pamata pakalpojums mums jānodrošina tepat Jelgavā, un par to mēs viennozīmīgi iestāsimies. Mūsdienās arī ir pieejami dažādi tehnoloģijas, mums jāpiemēram telemedicīna, kā to raksturo, kas nozīmē, principā, ka tehnoloģijas ļauj vairāk apskatīt izmeklējumus, gan apskatīt vienkārši personu, pieslēdzoties speciālistam, piemēram, no tās pašas bērnu slimnīcas, bet fiziski bērnu nevienmēr arī vedot uz turieni. Tāpēc tos pakalpojumus, lai bērniem šeit primāra aprūpe būtu, mēs to nodrošināsim, par to cīnīsimies arī valsts līmenī. Un es domāju, ka mēs vēl varam papildus attīstīt arī ambulatoros pakalpojumus, plašāku spektru nodrošināt šeit. Tā. Un tad ķeramies pie jautājumiem. Sākumā bija jautājums par Kalnciemceļa ietvi. Te man atkal bišķi jāatkāpjas pie budžeta situācijas. Tas, ko mēs redzam šobrīd, ka mums, lai arī iesāktajos projektos bieži vien finansējums ir reiķināts ar rezervi, bet tad šobrīd tās cenas, kas tiek iesniegtas, ir krietni lielākas nekā ir paredzētais budžets, tīpaši būvniecības cenas. Piemēram, Namēja bērnudārza gadījumā tas pārsniegums bija kaut kā 25-30. Un ja lētākie piedāvājumi kaut kādiem iemesliem dēļ dažreiz neatbilst nolikumam, tad tā cena var vēl vairāk būt lielāka. Un ar to, manuprāt, šī projekta realizācija ir vienkārši par dārgu. Tāds dzīvē ir. Nāksies iepauzēt, skatīties, kas notiek tirgū. Un tad attiecīgi skatīsimies. Šobrīd šo projektu nāksies iepauzēt, un skatīsimies, kā notiek attīstība, vai ir iespējams varbūt ar ministrijām par fondiem vienoties par kaut kādu citu sadalījumu, bet šobrīd tie 5 miljoni Eiropas naudas vienkārši ir krietni par maz. Mums tur jāliek gandrīz reiz 2 klāt savu naudu, kas ir tiešām liels sloks. Un arī citos būvniecības iepirkumos ienāk lielākas tās cenas. Tas, ko mēs šobrīd redzam, piemēram, Cepļu ielas gadījumā, kas ir uzņēmējdarbības fondiem, no uzņēmējdarbības fondiem iegūtā nauda, tur mēs iekļāvāmies projekta izmaksās. Skatīsimies, kas būs ar dzelzceļa pārvadu, ar Miera ielu. Ar dzelzceļa pārvadu Miera ielu, kas būs arī palaidīsim iepirkumus par Spīdoles skolas stadionu, kas bija ieplānots šī gada budžetā kā rezerve, un arī par Kalnciema ceļa. Tātad Kalnciema ceļa ietvi un segumu atjaunošanu arī posmā no Loku maģistrāles, jo tur valsts mums ir piešķīrusi daļai līdzfinansējumu. Un sludināsim iepirkumus, skatīsimies. Ja tā tendence turpināsies ar šīm ļoti augstajām cenām, tad skaidrs, ka visus projektus mēs nevarēsim nosegt, bet skatīsimies, kādi nāk šie piedāvājumi konkrēti. Tā, nākamais jautājums par autobusu pie Bērnudārza Karapēcīši. Es zinu, ka šobrīd mēs strādājam pie šī maršruta tīkla pārskatīšanas. Kas konkrēti par autobusu es jums nevarēšu atbildēt, bet skaidrs, ka tur autobusam būtu jākursē šo jauno ielu. Tas plānos ir. Tā.
Cilvēks raksta stāvlaukumu pie inkubatora. Cilvēki to izmanto gan braucot pludmali, gan pilsētnieki, gan viesi. Te mums vienkārši ir jāapskatās, vai tā ir pašvaldības teritorija. Es neesmu pārliecināts, teikšu godīgi. Bet, jā, ja tā ir pašvaldība, inkubators ir privāta teritorija, bet tur mēs varam paskatīties, protams. Jā, ja tā ir privāta, mēs varam aicināt uzņēmējiem to darīt. Tā. Lielpas tīkla margas, kad salabos. Es saprotu, ka runa ir par šīm vietām, kur viņas bija izsistas. Un es zinu, ka mēs esam pasūtījuši Lietuvai, lai šīs margas izgatavo. Manuprāt, viņām bija jābūt kaut kad maijā piegādātām. Tāpēc es noskaidrošu jautājumu no galvas, nezinu precīzi par termiņiem, bet katrā ziņā pasūtījums tur ir diezgan sen jau izdarīts, esot Lietuvai rinda. Tāpēc ātrāk tas nebija iespējams, bet es zinu, ka vajadzētu tuvākajā laikā būt. Par Jelgavas karti, karti Jelgavai, tur viņa tiešām nestrādā, un tur ir problēma ar vienu no Latvijas lielajiem IT uzņēmumiem. Šajā nozarē mums ir visā valstī vairākas problēmas, kā jūs zināt, arī no publiskajām ziņām. Ko es varu teikt par šo karti? Viņa fiziski strādāja, vienkārši šis attiecīgais uzņēmums, kas bija ZZ Dats, manuprāt, šajā gadījumā prasīja ļoti lielu maksu par šīs kartes uzturēšanu, un mēs nepiekritām, jo mēs strādājam pie jaunas, mūsdienīgas kartes versijas. Nepiekritām palielināt šo maksu, un tad uzņēmums strādājuši karti vienkārši mums ir izslēdzis ārā. Situācija ir tāda, kāda ir, bet top jaunais risinājums viņam vajadzētu tuvākajos mēnešos būt. Šobrīd lūdzu izmantojiet 8787 šo numuru, tur arī visas problēmas tiek fiksētas, nodotas tālāk speciālistiem. Kad būs karte apakaļ, aicināšu jūs lietot karti, bet šobrīd 8787. Un paldies Mārtiņam no pilsētsaimniecības, kurš saka, ka tilta margas ir salabotas. Tā kā paldies, ļoti labi, ļoti operatīva komunikācija. Tā. Iedzīvotājs rakstu pilsētsaimniecībā, lai salabo pagājušo gadu uzlikto ceļu segumu uz Miezītes ceļa. Ir kā vēl griezties uz Miezītes ceļa. Te man prasītos mazliet plašāka varbūt informācija, kas tieši ir problēma šai segumā. Miezītes ceļam, manuprāt, mums bija, es neatceros, dubultā virsma vai asfaltēšana pagājušajā gadā. Bet es pieņemu, ka šiem darbiem arī būtu vēl jābūt garantijai pēc tik īsa perioda, ja es pareizi uztveru jūsu uzdoto jautājumu. Tad principā es domāju, ka šī problēma noteikti ir risināma. Es īsti neuztveru no jūsu jautājumu, vai jums nav atbildēts, vai atbildēts kaut kas, kas jūs neapmierina. Tad noteikti precizējiet to jautājumu. Jā, tad noteikti precizējiet, bet es domāju, ka šādiem, tikko darītiem darbiem noteikti nevajadzētu problēmu būt arī ar garantijām, ja tur kaut kas nav izdarīts. Tā. Kādus konkrētus pasākumus veic pašvaldība, lai veiktu vietējo sabiedriskā ēku auditu attiecībā uz pagrabiem? Kad evakuācijas mācības paziņots ikvienam iedzīvotājam. Tā. Šāds audits tika veikts jau iepriekš, pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā, manuprāt. Proti par esošajās pašvaldības, arī universitātes ēkās, valsts ēkās, pagrabiem un nepieciešamību viņus, kas tur vēl jāizdara, lai viņi būtu pilnībā atbilstoši patvēruma prasībām.
Mums arī šis projekts, protams, tur kaut kāds finansējums ir piešķirts. Protams, viņš ir nepietiekošs no fondu puses, no valsts puses, lai visus šos darbus veiktu. Un te man arī, protams, ir bažas par to, vai tā plānotā cena nebūs stipri pārsniegta šobrīd iepirkumos, redzot, kādas tendences notiek. Bet skatīsimies. Bet tādas mācības visiem iedzīvotājiem vienlaikus, es domāju, viņas nav reāli veikt. Bet jā, ar digitālu centru varam šo pārrunāt kaut kā pa apkaimēm. Iespējams, to varētu darīt. Vai kaut kā šīs mācības, kur tika brīvprātīgi uzrunātas, tas jau, man liekas, arī dod labu iespēju iesaistīties. Skaidrs, ka ar laiku mums vajadzēs paplašināt šo loku. Tā. Jautājums ir pilsētas svētkos par mazākumu tautību kolektīvu iesaisti. Jā, es īsti nezinu, kāda ir bijusi tā vēsture. Par to ar mani neviens nav runājis, ka kaut kas ir pēkšņi mainījies. Pirmo reizi šo lasu. Tas, ko es zinu, ka mēs mazākumu tautības atbalstam vairāk jaunajā sasaukumā, jo ir gan iespējas darboties NVO namā, tāpat arī šī gada NVO fonda finansējums bija pieaudzis un arī reāli mazākuma tautību biedrībām, manuprāt, visām šis finansējuma apmērs ir palielinājies. Vērtējot šos projektus, tātad piešķirtais finansējuma apmērs. Līdz ar to es īsti tāda politika tā noteikti nav, ja jums ir. Es ceru, ka jūs šo problēmu esat izrunājuši vispirms ar svētku organizētājiem, protams, kas ir iestāde kultūra. Ja tāda ir, bet tad jums arī jāprecizē tas jautājums. Man nav saprotams, kas tieši ir bijis, vai tagad vairs nav, vai kaut kā citādāk. Tā, tad par gāju pārēju Jāņa ielā no Māja pagalma uz Jāņa baznīcu šo jautājumu ir skatījusi Satiksmes kustības drošības komisija pirms vairākiem mēnešiem. Pats piedalījos un bija pieņemts lēmums, ka izvietos, manuprāt, bija pieņemts lēmums par satiksmes mierināšanas līdzekļiem, proti guļošajiem policistiem. Bet jā, mums ir šobrīd nepieciešams arī budžetā piegrozīt vairāk līdzekļu šo reālu lēmumu izpildēji, kas diemžēl kavējās. Un šogad īstenībā budžetā mēs jau paredzējām līdzekļus šo lēmumu izpildēji, bet izskatās, ka viņi ir nepieciešami vēl papildus. Tā. Tā. Par atkritumu tvertvēm pie laipām. Iepriekš esot bijušas salauztas, tagad noņemtas. Es teiktu, ka tās noteikti būtu vajadzīgas, vismaz kādas. Bet par šiem atsevišķiem konteineriem, četrkārnējiem draugiem, tur gan es varu minēt, ka jūs visiem iedzīvotājiem droši šos maisiņus metiet parastajā miskastē, jo viņi arī, ja ir speciāli konteineri dzīvniekiem, viņi tāpat nonāk kopā ar visiem sadzīves atkritumiem. Tā ir realitāte. Tāpēc šos maisiņus varētu mest jebkurā pilsētas atkrituma urnā. Tā, tad, man bija jautājums par Loku maģistrāles un aviācijas ielas būvdarbiem. Tur ir Litagra veikals, būtļa jau izsniegta, manuprāt, 21. vai 22. gadā. Un jebkurš no jums var ieiet bis.gov.lv un pie aktuālās būvniecības informācijas varat apstīties. Tur ir vizualizācijas pat pieejamas, kāds tas veikals ir plānots. Par sabiedriskā transporta maršrutiem. Jā. Šeit tas mans redzējums ir tāds, ka mums ir pirmais. Mēs esam arī ar RTU jau vairākas reizes tikušies un savaduši viņus kopā ar autobusu parku, arī mūsu digitālo centru, lai paskatītos, vai kādam plašākam pētījumam ir pieejams finansējums. Katrā ziņā
tie maršrutu pārskatīšana, man liekas, mums jāskatās uz viņu ir plašāk visas pilsētas kontekstā, jo ja ministrija mums apstiprinās šo mobilitātes punktu projektu pie stacijas, tad ja tas tiks apstiprināts, tad skaidrs, ka reģionālajie autobusi arī, ka viņu pamatu pietura būs pie stacijas, arī tirgus, tad gaidāms, ka uzsāks darbību. Vēl viena būtiska lieta, mēs apskatījām Jelgavas cietuma teritoriju, kas plānots no 1. jūlija varētu būt pašvaldības īpašumā, apsaimniekošanā, tā teikt. Tātad šī teritorija potenciāli varētu attīstīties, un ja personas šobrīd iebrauc ar vilcienu vai ar autobusu Jelgavā, šajā punktā būtu nepieciešams nodrošināt diezgan operatīvu savienojumu ar centru. Un manā ieskatā noteikti būs nepieciešama arī sabiedrības iesaiste, jo vērojot maršrutus vairākās Eiropas pilsētās, lielākā daļā to efektīvo transporta kustības panāk ar pārkāpšanu. Protams, tas nav varbūt pats vienmēr ideālais risinājums, bet tā realitāte ir tāda, ka, lai sasniegtu dažādus punktus pilsētā, mans tāds amatieru redzējums, protams, lai speciālisti paskatās, papēta un pareiķina un saliek grafikus, būtu jābūt vienam autobusam, kas kursē no jaunās potenciālas autoostas un dzelzceļa stacijas, faktiski bez apstājas līdz centram kultūras namam un uzreiz pa Pastielu apakaļ un pa Akadēmijas un Zemgales prospektu un Akadēmijas ielu. Uz otru pusi, tas nozīmē, ka iebraucot ar vilcienu vai ar autobusu pilsētā, mēs zinām, ka tur vēlākais 10-11 minūšu laikā būs klāt autobuss, kurš mūs nogādās līdz centram. Un savukārt centrā tad mēs varētu pārkāpt jau nākamajā autobusā, kur nu mums vajag, uz kuru pilsētas malu mums vajag. Lai to izdarītu, mums, protams, nepieciešams arī ieviest laika biļeti, lai nav cilvēkiem jāmaksā par diviem braucieniem savā vienā maršrutā. Zinu, ka darbs pie tā notiek, bet pēc pilsētas svētkiem kaut kad pārmīsim ar autobusu parku, kāds ir esošais tas veikals. Te bija uzdots jautājums par bērnu nodaļu. To es atbildēju jau tieši pirms jāpatina apakaļ. Es atbildēju gan šodienas domas sēdē, varat nostīties domas sēdes ieraksta beigu pēdējās 5-7 minūtes. Tur ir skaidrums, un arī šodien ieraksta sākumā bija atbildi jau par šo jautājumu. Tā. Skatos tālāk. Tā, jautājums par Kārklu ielu, cik bieži ir plānot šī pretputekļu apstrāde. Par detaļām arī, bet jājautā pilsētsaimniecībai, bet, protams, tā apstrāde mēs viņu nevaram šobrīd, mēs nevaram atļauties viņu veikt visā pilsētā, līdzīgi arī kā ziemā mēs nevaram visur vienlaikus nošķūrēt sniegu un varbūt pat visur pat paspēt. Un arī valstī mēs zinām, ka, piemēram, šos ceļus ar dažādu intensitāti uztur dažādā stāvoklī. Jā, tāpēc attiecīgi arī skaidrs, ka mēs nevaram visu laiku pilsētā šo darīt, bet pilsētsaimniecība seko situācijai, uzrauga un budžeta ietvaros šos pretslīdes pasākumus veids. Atvainojos, nevis pretslīdes, bet pret putekļošanas. Tā. Jautājums par soliņiem Ozoles skvēra parkā. Jā, par Tolta Raņa parkā. Par Toltiem varbūt bišķi plašāk tad izstāstīšu publiskajām. Tolta Raņa parkā vienkārši bija tehniski nolietojusies, bet tas, ko mēs redzējām šauļos un arī, ko es noteikti gribētu ieviest pilsētā, ir šīs faktiski tādas automātiskās toaletes,
Viņām nepieciešams ir ūdens, kanalizācijas un elektrības pieslēgums, bet šajās toaletēs viņas pašas sevi tīra ik pa laikam. Un šajās toaletēs nav nepieciešams arī dežurants. Līdz ar to mēs šobrīd esam uzdevuši Zemgales Eko, kas ir deleģēts apsaimniekot publiskās toaletes, uzdevuši izpētīt precīzi jau par cenām. Es domāju, ka mēs pilsētā sāksim ieviest šīs automātiskās toaletes ar laiku. Viņas ir izturīgas, nav būvētas tā, lai viņas nesalaustu. Jo vienkārši toalešu uzturēšana ir diezgan dārga mums visiem. Mums visiem kopā tas izmaksā kaut kādus, man liekas, 300,000 gadā, varbūt nav tik daudz. Bet tie ienākumi savukārt no toaletēm ir ļoti minimāli, kaut kur 20-30,000. Tāpēc skaidrs, ka tā ienākuma daļa nav pati galvenā. Svarīgākais ir vienkārši efektivizēt to uzturēšanu. Skaidrs, ka tas prasa investīcijas, bet ar laiku, lai mēs varam varbūt pilsētā viņus izvietot vairāk un lai cilvēkiem toaletes būtu pieejamas. Un par Soliņiem Ozolskas parkā es zinu, ka pēdējās sarunās ar pilsētas, man liekas, tā bija pilsētas saimniecība, kur mēs runājam, ka viņi plāno aizvietot dažus soliņus ar citiem, bet jā, konkrēti par šo es no galvas nepateikšu. Konkrēto darbu secību no galvas nezināšu. Bet vispār soliņu noņemšana galīgi nav nekāda prioritāte. Tieši, manuprāt, jādomā, kur mums vairāk izvietot soliņus pilsētvidē, lai ērtāk ir uzturēties, piesaist, ka nepieciešams īpaši arī gados veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem tas ļoti nepieciešams. Tā bija jautājums, cik ilgi turpināsies tie darbi, kas ir uzsākti Lielajā ielā, jeb jau Dobeles šosejā, tas pie Astartes. Diemžēl tur tāds publiski izziņojas, ka šos darbus veic tāds mums visiem droši vien publiski zināms darbonis. Viņš arī, cik neesmu dzirdējis, ka viņš skaidrotu savu rīcību, un viņš vienmēr prasa, lai citi skaidro savu rīcību, bet pats, diemžēl, nespēja to darīt. Bet skaidrs, ka mēs pievērsīsim šim uzmanību. Tur tas jautājums ir tāds, ka diemžēl rakšanas darbu atļaujai mums it kā ir paredzēts, kā lai saka, šis maksa par rakšanas darbiem, un vienlaikus ir loģiski paredzēta atlaide personām ar invaliditāti. Diemžēl šai gadījumā tā atlaide laikam ir 100% apmērā, tāpēc kādas personas var nesteigties ar kaut kādu darbu izpildi. Tas nav gluži pareizi. Es piekrītu, ka personām ar invaliditāti mēs varētu nākt pretī, bet ja to šādi ļaunprātīgi izmanto, tas nav normāli, un es domāju, mums tad ir jākoriģē tā atlaide, kas ir saistošos noteikumos. Viņa var pastāvēt kā atlaide, bet ar kaut kādu mehānismu, kas tomēr liek maksāt. Tā, par skateparka izbūvu pārlielu pēdējais jautājums. Iesim secīgi. Jautājums par elektropašgājēju veloru, kuriem ēdienu piegādātāji pa Galiņas ķermeņiem. Tad es piekrītu, ka mums nevajadzētu pa gājēju ietvēm lielā ātrumā pārvietoties ar šiem elektriskajiem faktiski transporta līdzekļiem. Bet jāatzīst, ka mums, diemžēl, tā infrastruktūra normālā situācijā mašīna ir uz brauktuves, gājējs ir uz ietves, un šie braucamie ir vai no atsevišķā nodalītā joslā, vai arī uz brauktuves. Bet tā problēma nav tikai mums. Šobrīd laikam noteikumi viņiem, es saprotu, ka neliedz pilnībā pārvietoties pie ietvi, ja viņi netraucē, bet tas, protams, var radīt tādas situācijas. Tas, ko es gribēju teikt, ka mums pilsētā noteikti ir jāiet
uz to, lai radītu vairāk šo saucamo velo infrastruktūru, bet viņa nav tikai velo, viņa arī visiem šiem braucējiem, lai nodalītu gājējus no braucamiem. Nerunājam par mašīnām, bet tieši šiem dažādiem skūteriem, elektrovelosipēdiem un tā tālāk. Tam būtu jābūt atsevišķām. Viņiem būtu jābūt nodalītiem no gājējiem. Diemžēl mums tā infrastruktūra nav tik labi attīstīta, bet iesim šajā virzienā. Es gribu pateikt lielu paldies arī biedrības Jelgavas attīstībai, aktīvistiem. Es zinu, ka viņi šobrīd ir izstrādājuši un nopublicējuši visiem apskatēji un apskriešanai stratēģiju tieši par ielu un veloceļu tīklu pilsētā. Es varu būt tikai pateicīgs un priecīgs no pilsētas puses, jo cilvēki ir izdarījuši to darbu, ko mums principā būtu jāliks kāda ārējā firma, lai to darītu. Ārējais pakalpojums sniedzējs, tāpēc aicinu arī jums izteikt viedokļus, jo šo mēs noteikti ņemsim vērā arī plānojot pilsētā šo infrastruktūru. Par autoostu jautājums ir bijis, vai būs jauna. Tad šeit mums joprojām ir iesniegts šis mobilitātes punkta projekts, kas paredz reāli peronu izbūvi un infrastruktūras izbūvi tūmā dzelzceļa stacijai. Mēs gaidām šobrīd ministrijas apstiprinājumu, bet skaidrs, ka arī šeit, ja ministrija šo apstiprinājumu dos, tad mēs plānojam bez kavēšanās arī laist tur iepirkumus un turpināt to procesu. Tā kā plānā tas ir, un es šobrīd saku jā. Un, kad sāksies skateparka izbūve Pārlielupē, tad tur arī līgums ir jau noslēgts. Cik man zināms, projektēšana ir pabeigusies nesen pilnībā, līdz ar to vajadzētu būt, ka kaut kad drīz tūliņ arī sāks šie paši būvdarbi. Vai ir izvērtēts smilšu skulptūru pasākumu rentabilitāte un pienesums pilsētai? Šo mēs arī jau pagājušajā gadā pārnājām, skatījāmies datus apmeklējuma kopā ar iestādi Kultūra. Jāatzīst, ka, man liekas, tādas jomas kā sports, kultūra, viņas viss ir dotējamas, arī sabiedriskais transports, ja, tas viss ir dotējams realistiski. Tāda vienkārši situācija, ka viņas pats par sevi viņš nespēja sevi šie procesi nodrošināt. Un arī skaidrs, ka kultūras pasākumi par to, kur ir ieejas maksas, viņi bieži vien ir dotējami. Mēs noteikti skatīsimies, jo Smilšu kultūra festivāls ir, protams, tā ir tā viena diena ar koncertiem, bet viņš ir atvērts vēl pēc tam vairākus mēnešus, un cilvēki tur dodas apmeklēt. Ieejas maksas ir salīdzinoši zema pēc festivāla. Ja? Arī šobrīd jūs varat doties, apskatīt Smilšu skulptūras. Līdz ar to tas kopējais pienesums droši vien ir jāskatās mazliet plašāk, ne tikai vienas dienas kontekstā, bet tas, ka mēs to izvērtēsim arī šogad viennozīmīgi. Tā, vai tiešām... Es redzu atkal jautājumu par Karklielu ātrumu samazinošu zīmi. Šajā gadījumā man ir divi komentārs un aicinājums. Komentārs tāds, ka zīmes, diemžēl, paši par sevi nestrādā. Mums jārada ar laiku infrastruktūra, lai šīs zīmes tiktu ievērotas. Visbiežāk tie ir kaut kādi dažādi satiksmi, ātrumu bremzējoši līdzekļi. Ja jums tā problēma ir izteikta, tad tas, ko es varu aicināt, ir lūdzu uzrakstiet, šeit gan būtu vajadzīgs iesniegums, lai mēs tad varam novirzīt satiksmes kustības drošības komisijai, izvērtēt to konkrēto situāciju un pieņemt lēmumu, vai tur vajag zīmi, vai vēl kaut ko, vai tikai kaut ko citu. Jā. Par Kalncēm ceļa ietvi redzu jautājums, bet to es arī jau atbildēju, un pat jums jāpatina, tad ir kaut kur uz tiešraides sākuma pusi. Tā, es skatos cauri jautājumus, bet šobrīd tad es papildu jautājumus neredzu. Es piekrītu, jā, Jelgavrīt pilnībā piekrītu tam komentāram, ka tas ir
ļoti nekorekti no tā darba veicēja puses vienkārši uzraktu un atstāt un traucēt visiem gājējiem. Bet, diemžēl, tas projekta īstenotājs ir tāds neusticams cilvēks šajā aspektā. Tā, es tad pašlaik, kur man domu speciālists saka, ka Kārklielā ir 30 zonas zīme. Tāpēc šeit vajadzēs mazliet plašāku informāciju no jums, un droši vien vajadzētu e-pastu iesniegumu, lai var izvērtēt kārtīgi šo situāciju. Tā, es tad šobrīd neredzu vairs papildus jautājumus, tad es domāju, šodien metīsim. Mieru noslēgumā es gribu teikt, tiešām aicinu izbaudīt pilsētas svētkus, ļoti daudz dažādu aktivitātes pasākumu notiek. Rīt, protams, dosimies gājienā, pie mums ierodas ciemos arī viesi no Sadraudzības pilsētām. Un pēc tam, protams, arī dažādi pasākumi pilsētā notiek arī sestdien un arī svētdien. Tāpēc aicinu piedalīties, izbaudīt. Tiekamies rīt gājienā. Paldies, ka pieslēdzāties!